Bija vairāki rīti, nu nezinu, 5, 6 rīti kopā, kad mēs kaut ko agri darījām, kad saule bija no kaut kādas vajadzīgās puses uz ielas. Tad vīrieši stājās braucot garām un rādīja īkšķus vai teica, wow! Tas gan bija. Un tāpēc ir vajadzīgs nākamais solis, tikai tas arī viss. Astrologs tev tā kā nodiagnosticē, un tālāk tad ir vajadzīgs tikai par šo te tavu biznesu. Tas, ko jau zina ekonomists, ko vairs astrologs. Man tā doma galvā, tā kā jautājums pašai sev, šie cilvēki, kuriem nav uzņēmējdarbības stīgas, ja viņiem rodās vēlme tomēr nodarboties ar uzņēmējdarbību, tad kas tas ir? Vai tas ir dvēseles sauciens, vai tas ir tāds kā ego vēlme, tad visi dara, es arī darīšu. Jā, man ir aicinājums tev nedaudz iekāpt astrologa kurbēs un to, kas notika, paskatīties no astroloģijas viedokļa, kā no šī paša zvaigžņu stāvokļa, vai tur kaut ko tādu varēja redzēt, ka tā varētu notikt. Vai arī tur varēja redzēt par šo te jūsu projektu kaut kādas lietas, kā ir tā kā tieši no zvaigžņu stāvokļa. Jā, mēs kopā ar Lienu skatījāmies, pat cik Liena arī ir mācījusies astroloģiju, un arī pie manis mācījusies astroloģiju, tad mēs kā reiz pavērojam pirmkārt mūsu savstarpējo sadarbību šajā te projektā, kā mēs kopā sadaram, un vai mēs sadaram, un cik daudz mēs sadaram. Mēs sadarījām, nu, principā par 80%, kas ir, nu, tas ir jau vienkārši tā kā 500%, 80% sadarība. Tas bija viens. Otrkārt, es izvēlējos loģiski laiku, kad mēs to sākam, lai tas būtu produktīvi, lai mēs arī pēc iespējas, nu, foršāk, jā, varētu sevi parādīt. Nevis tikai sevi, bet šīs doma jau par šīm liepājas durvīm. Nu, tādas lielas lietas kopā, lielas vērtības. Taisnība, re, kur man kaut kas nobliņšķē. Nu, lūk, un jā, tas bija tātad moments par šo te palaišanas datumu, ka, lai tas būtu sekmīgs, ja, tad visi projekti vienmēr ir jāpalaiž sekmīgajos datumos, un tā tas ir, un tā ir taisnība, un tad jebkas aiziet un aizrullē. Nu, un trešā lieta, tad reāli vispār, jā, tad mēs skatījāmies, protams, vēlāk vairs nekādas dienas netika skatīts, vai šajā dienā ir labvēlīgi vai nav, vai pēc tam palaist tieši pašu, jo, nu, vispēc pēc apstrādes, jā, tad vai palaist to tur būt pozitīvi vai negatīvi, vai mazāk pozitīvi, bet kopā astroloģiskais fonds tika skatīts visādos virzienos. Vispirms tātad sākot ar to, vai mēs vispār šādu projektu varam darīt un kā mums viņš kopā sanāk. Nu, mums sanāca ļoti labi, ļoti organiski. Mēs tā kā tādi pulkstenīši vienkārši, ja no rīta paskatāmies nelīst, kā norunājam, tad 15 minūšu gatavība, man jau lielā soma, tā, kas tā jusku pārcelšanās soma plecā, viss jau ir salikts iekšā, kroņu soma ir, sapcīt, viņi reku drusciņi var redzēt, tur virs tās puķainās somiņas, reku tur ir kroņu soma, kurā tiek likti tātad vienmēr kroņi un vesti līdzā, lai viņi nesaburzās, ja tad reāli vēl arī Liena lika tādā apaļā kārbā. Mašīnā viss ātri tiek samests mobīli, ja, ļoti, ļoti mobīli tā mūsu kopsadarbība. Tas žiglums arī viņš ir tik ļoti svarīgs, ka tu neesi kaut kāds gausais divplāns, kā, ai, nu jā, darīsim. Hopša sacīts, darīts, ja tas teiciens strādāja absolūti vienmēr perfekti. Bet tam ir jābūt arī cilvēkos iekšā, tam sacīts, darīts. Nu, vienalga, tas nav avantūrisms, tas ir darītāja cilts. Nu, tā kā mēs ar Lienu esam no darītāja cilts, tāpēc arī mēs darījām. Tas nenozīmē, ka mēs nedarīsim kaut ko tālāk, vai mēs darīsim atsevišķi vai kopā, vai vēl kāds cilvēks iesaistīsies. To mēs nezinām, bet protams, ka katra horoskopā pašam jābūt šitam darītāju stīgai. Nu, ja tu esi tikai runātājs, tu esi tikai blā, 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 blists, nu, tad tu nedari to. Un atkal no lietderības viedokļa, nu, nekam jau šis projekts nebija vajadzīgs. Nu, tas ir ticējums. Es atkal apturēšu, tas ir ticējums. Varbūt, ja tev šāda sajūta radās, tas nozīmē, ka tev ir kāds apziņas līmenis, kurā tu šādi tici, ka tas nevienam nebija vajadzīgs.
Manuprāt, tas tā nav. Nu, pirmkārt, tas bija vajadzīgs jums pašām, jums saprast, ka jūs to spējat izdarīt. Otrkārt, tas bija vajadzīgs arī tiem daudziem cilvēkiem, kurus šis projekts uzrunāja. Un iespējams pat tad, kad tas kāja gaisā, kad neuzrunāja tos cilvēkus, kuriem bija jāiero, viņi vienkārši neredzēja. Jo var jau būt dažādi iemesli. Pirmkārt, šis projekts bija tikai un vienīgi Facebookā. Viņš nebija ārpusē. Nu, mazliet, jā, Instagramā bija, bet principā, jā, tieši tā mēs spiedām uz Facebook. Nu, vārds spiedām tāds ļoti jocīgs un neparasts. Bet, zini, kā nebija to cilvēku tādu, kuriem būtu bijis, mums nebija nodoms, ka būtu jābūt kādiem, kuriem mūs ir jāierauga. Nebija šādu, ne kaut kādu prominenču, ne citu. Mēs to vienkārši darījām tiešām, lai iepriecinātu vispirms sevi. Un otrkārt, lai iepriecinātu citus cilvēkus. Nu, un, protams, pārbaudīt savus spēkus, jo bija kroņi, kurus Liena radīja arī. Mēs izdomājām, ka būs, piemēram, šis te, kur mums bija pie Liepājas universitātes durvīm, šis superbaltais tērps, kur man izdevās pilnīgi neticamā veidā absolūtajā humpalu bodītē nopirkt brenda kleitu par 10 eiro, kur es visu salaboju, iztīrīju un ar viņu izdarīju vislabākās lietas, ko var, un viņai vēl patapināju odarīt. Kleita, kura, nu, jauna un brendīga maksā, nu, principā kaut kādus, nu, 5-6 tūkstošus eiro, tādas nopirku par 10 eiro. Un es viņu salaboju, viņa Lienai derēja, un viss bija kārtībā, un mēs ar viņu ar šlepi, ja, tad mēs taisījām šos te baltā kroņa stāstus, ja, pat, nu, tas bija arī tāds vesels piedzīvums atkal nedēļas garumā, kamēr tu tiec to kleitu sakārtoja, ja, kamēr, un Liena radīja šo kroni, šo balto kroni. Viņš tā kā, nu, nezinu, viss kā pērļu mirdzumā, ja, un attiecīgi atkal ķērām to brīdi, kad pie universitātes durvīm būs šī īpašā gaisma, jo tur kāpnes vēl papildus, kurā mēs savukārt šo šlepi varējām izrādīt, ja, tā kā saprotiet mani pareizi, ka es esmu es esmu nevis par naudu, bet par prieku. Jo, nu, var jau gaidīt kaut kādu apzinātu rezonanci, nu, un tad tā kā tad gaidīšana vienmēr tad vilšanās ir, saprot, beigās. Gaidīšana vispār pat par sevi ir vilšanās. Tā ir problēma gaidīšana. Mēs negaidījām neko no tā. Vienīgais, ka mūs pārsteidz, jā, šī te maza aktivitāte, teiksim tā. Nu, jā, maza aktivitāte. Tā mēs arī nesapratām. Patīk cilvēkiem, nepatīk. Vajadzēja to mēs jau, kāpēc es teicu to, tas bija citiem nevajadzīgs, ja? Mums jau bija vajadzīgs. Mums kā reiz bija ļoti vajadzīgs. Vai tas bija citiem vajadzīgs, nu, mēs tā kā sapratām, ka maz vajadzīgs, jā. Tiem, kas par mums fano, kas arī šeit par mums ar tevi fano, tiem tiešām bija vajadzīgs, jo tas iepriecināja, bet mums tas bija visvairāk vajadzīgs. Tā kā nevaram teikt, ka, jā, nevienam tas nebija vajadzīgs. Tas tā kā gluži nebūs taisnība. Mums kādreiz tas bija ļoti vajadzīgs. Un arī Lienas mazajai, jā, nu, otrai mazajai meitai, kur ir vecāka, viņa arī visādas komplimentus mammai izteica. Mēs ļoti daudz dažādas citas lietas saņēmām. Nu, piemēram, kaimiņu pagalmā. Mums tāds iekšpagalms. Un no logiem visu, ko redzu, ka mēs jau taisamies, un atpakaļ ļoti bieži bija tā, ka, nu, Liena pārģērbās uz ielas, piemēram, ja mēs divus tēlus taisījām. Starp mašīnas durvīm es pastāvēju priekšā, viņi fiks pārģērbās, atkal mobilitātiem. Un atpakaļ, teiksim, uz mājām mēs braucām, viņi jau bija tērpā tajā, vai otrādāk, viņi saģērbās šeit vienam tēlam. Un, ja mēs arī ķērām kaut kāds laika apstākļus, un mēs braucām uz kaut kādām konkrētām durvīm, un kaimiņi jau visu ko bija pamanījuši, tad bija apmēram tā, jūs jau atkal uz tām durvīm braucat. Tas bija tas, kas sildīja, jo tas ļoti sildīja, tas tā kā tavu pašu tuvāko tā, nevis kā atzinība, bet viņi ievērojuši. Viņi neteica, oi, cik skaisti vēl kaut ko mēs ļoti gribētu kā sievietes. Nu, ļoti mēs to gribētu, bet viņi ievēroja. Tātad citas sievietes ievēroja. Bija arī dažādāk citādi šie te tā kā šņācieni, tā kā kaut kādi. Un viss šis arī bija, jā, tas bija. Uz ielas bija interesanti. Tas gan bija tāds moments, ar ko gribu padalīties. Bija vairāki rīti, nu nezinu, 5-6 rīti kopā, kad mēs kaut ko agri darījām, kad saule bija no kaut kādas vajadzīgās puses uz ielas. Tad vīrieši stājās braucot garām un rādīja īkšķus vai teica, wow! Tas gan bija. Un tas bija pietiekami daudz tajā, nu, teiksim, kaut kādi 20% no visiem mūsu darījumiem, ko mēs darījām.
tas kaut ko nozīmē, tas kaut ko parāda. Nu, bija cilvēki, kuriem tas patika, pat ja viņi to redzēja tikai garām, ja viņu nebija Facebookā, bet viņi bija uz ielas. Jā, tā kā to ir priecīgi dzirdēt. Es atceros, mums bija sarunas ar tevi par šī projekta monetizēšanu, to sauc par kad mēs kādu hobiju darbu pārvēršam tajā darbā, kas mums dod arī kādus izdzīvošanas līdzekļus, tad, ka mēs varam iegūt naudu. Un man tāpēc par šo te ir jautājums, vai naudas tēmu, tad, kad tu skatījies, vai kad jūs ar Lienu skatījāties šo te projektu attīstību astroloģiski, vai varēja redzēt arī to, vai šajā projektā ir iespējams nopelnīt kaut ko? Vai to vispār var redzēt zvaigznēs? Protams, tas tā ir tāda būtiska sastāvdaļa. Jautājums ir par mērķu uzstādīšanu. Par to, cik tajā konkrētajā brīdī tas tev ir svarīgi. Jo, kā jau es teicu, tas pamatdoma bija tātad savas pilsētas cildināšana un šī te vecā mantojuma, ja, tad arhitektūriskā mantojuma izcelšana un godināšana. Un plus tātad ar šo sievietes skaistumu tā izcelšana, jo vienkārši durvis ir vienkārši durvis, bet, ka tur ir skaists cilvēks ar kroni galvā, nevis ar gruškasti iet trenūzu, nes izmest gružus uz gruškasti. Tad tās ir pilnīgi cits stāsts. Mēs veidojam šo savu pilsētas stāstu, un tajā naudas tēmu mēs pat neaplūkojām, ja godīgi. Vēlāk, protams, jā, radās doma par to, ka varētu būt albums, ja teiksim, kas ir, kā kaut kāds bilžu albums, ja tad bilžu grāmata, fotoalbums, ja tad kaut kas tāds tādā veidā, bet tā tas arī, kaut kā ne te izplēnē, bet ar visiem tiem Ziemassvētku tālāk pasākumiem, teiksim, man, protams, tas nav aktuāli, bet Lienai, piemēram, visas Ziemassvētku eglītes, kuras bērniem bija jāiziet cauri, tas ir atkal vesels pasākums, ja. Lūk, tas ir to, visi zina, kam ir mazi bērni, ja, kam ir jāiziet cauri Ziemassvētkos, gatavošanās, tur ir vienam bērnam to, otram bērnam šito, maska tāda, maska šitāda, dāvanas bērndārza vadītājai tāda, audzinātājai šitā, visas šīs lietas sapulces, jo to visi zina. Lūk, un tas tā kā, jā, tas izplētnē vairāk tam. Acīm redzot, resursus arī uz to nemaz vispār nebija. Mēs viņu arī neaplūkojam, bet to, ka jebkuru projektu var monetizēt, ja, un jebkuru projektu var palaist, ja vajadzīgs ir aplūkot, kā tieši no naudas viedokļa tas aizies tā, tas ir. Tas ir ļoti viegli izdarāms. Normāls astrologs to 5 minūtēs var izdarīt. Kas ir svarīgi, ka tu vēlies to uzzināt? Piemēram, tev ir kāds šāds te projekts, ar kuru tu esi aizrausies, un tu vēlies, lai tas arī sāktu nest tev kaut kādus finanšu līdzekļus, kas ir nepieciešams, kādi dati? Vispār tad reāli vienkārši tev dzimšanas diena, mēnesis, gads, cikos tu esi dzimis un vieta, kur, ja mēs tā. Bet, piemēram, par šādām lielām lietām, jo es šo uzskatu par lielu lietu un lielu projektu, tad tomēr ir vajadzīga finansu speciālista konsultācija. Tā tas ir. Un nav jānožēlo, tu pats visu kā astrologs nevari zināt, kaut tu nošaujies, ja tu nevari tā zināt tieši tāpēc, ka tu neesi ekonomists un tāpat kā te pie astrologa un samaksā par konsultāciju, par vērtīgu konsultāciju, tieši tas pats ir par finansēm. Ja, kad finansistam, tu noliec pa to stundu 300 naudiņas, ja, un tev ir rokā atbildes. Un ja tas būtu tā virzīts un tā gribētu, un mēs tā gribētu, tad mēs, protams, šo naudiņu samestu kopā un aiziet pie šī speciālista uz 1 stundu. Tā kā tāds ir. Es tā uzskatu, tas ir mans uzskats, ja tu gribi ātri virzīties uz priekšu, tad ej pie laba speciālista, kurš arī tev labus rezultātus dos. Jā, tas maksās. Tas nebūs vienkārši rakties pa internetu pa 7 gadus vai 4, kamēr tu atradīsi, kā monetizēt savu projektu. Tas ir 1 stunda, un tev ir ietaupīts gan laiks, gan arī tālāk visi citi resursi. Tā. Ko tu Bet saproti, ka tu saki par finansistu? Ja, pie finansistiem sev ir attiecināt ļoti daudz cilvēku. Kuri cilvēki tieši tie ir? Tad? Man personīgi, kā es daru, tad es griežos pie cilvēkiem, kuri par to zina, kuri zina, kurš ir tas speciālists, pie kura, un tie parasti Instagramos un Facebookos nereklamē sevi. Viņiem tas nav vajadzīgs. Jā, šie cilvēki ļoti bieži strādā bankās,
Viņi ir kaut kādi top menedžeri, tur kaut kas, nu, tādā cilvēciskā izpratnē, ja, tad reāli cilvēki, kuri šā brīža ekonomiku vienkārši, nu, zina, ja, un saprot visas turbulences un visu, kā tas varētu izskatīties prognostiku, ja, tad reāli pēc pusgada, pēc gada, ja, iedod šīs vedlīnijas, un es esmu ievērojis, esmu runājusies pie pietiekami daudz uzņēmējiem, nu, tāda liela mēroga uzņēmējiem, kuri tikai un vienīgi tā dara. Vispār nav vispār nekādas citas, nu, paši neko nesēž un nedomā, vienkārši kam. Es kā domāju, ja man ir tāds mazais biznesiņš, nu, es nezinu, es cepu kūkas, vai ir jāvēršās pie finansista? Jā, nu, kāpēc, protams. Tur būs vismaz 5, 6 varianti, kurus tev pat prātā viņi ienākuši nav. Tas ir tāpatās kā ar formulām. Nu, tad šis arī mācījusies augstskolā. Taču atceries, ir lietas, kuras tu tur vari sēdēt un domāt, kā tu vari darīt to, un izrādās ir vienkārši viena formula. Tu saliec vienkārši viņā visu iekšā, un tas ir, nezinu, pusstunda, stunda, tu ir gatavs. Tas ir tas. To jau tā akadēmiskā izglītība, un pēc tam akadēmiskās zināšanas tālāk, ja tu esi visu laiku ass tajā, ko tu dari, teiksim, bankā, ja tu strādā, un tu tur esi, nezinu, kreativitātes direktors, ja nu es tā cilvēku valodā. Skaidrs, ka tev ir pieejama informācija, kur nav pieejama 95% cilvēku. Nu, tad viņi jau maksā, tas jau ir, tur jau tā fiška. Ja tu nobrieš šādai konsultācijai pie finansista, kur ir tie jautājumi, kuri obligāti būtu jāpajautā? Nu, te gan ir tas moments, kas tev ir iekšā, saproti. Tev nav jēgas jautāt jautājumus, kuri nav tava būtība. Ja, tad, ja tev vispār ir, tagad atgriežamies pie paša sākuma. Ja tev ir potenciāls būt uzņēmējam, tad ir 2 veidi potenciāli horoskopā. Kāda veida uzņēmējs tu vari būt, un plus tālāk tas tā virzība, kurā virzienā tu vari būt. Tad, ja tev vispār nav uzņēmēja darbības stīgs, tev nav vispār jēgas tērēt naudu pie finansista, jo tu nedzirdēsi. Tev jābūt vēl blakus ir stenogrāfam, kas tev vienkārši turbo ātrumā pieraksta, vai arī tu drīkst palūgt ierakstu, lai tu vari pārklausīties šo sarunu. Bet, ja tev nav uzņēmēja darbības stīga, nu, nezinu, tā 50% vai 100%, nu, tā vienkāršiem vārdiem runājot, tu nemaz nedzirdēsi. Un pat, ja tu cep tikai, nezinu, mazās kūciņas, jā, savā 2 starp dzīvokļu virtuvītē, tev iespējams ir potenciāls uz fāzi ar rūpnīcu. Un tad tev viss, tad tev tie domājas, ko tie tev 300 eiro ieguldītie, ko tev viņi dod. Un savukārt, ja tev nav uzņēmē darbības stīgas, tu pie sevīm domā visādi, tu aizvien, tu nedzirdi, ko tev saka, un tev vienalga liekas neiespējami, viņš tev iedod tādas idejas, ka es vienkārši zinu, es esmu to darījusi, un tāpēc es zinu, ko iedot finansists, ko viņš tev var iedot. Un tad vispār tiešām tas, kas tev prātā nevar ienākt. Un kas ir ļoti būtiski šajā laikā, kad nevar prognozēt vispār, kas būs rītā, tad šie cilvēki ir vienkārši uz rokām nēsājami par to, ko viņi tev var iedot, jo viņi visā tajā turbulencē vispār spēja vēl orientēties. Saproti? Mm. Nu, vismaz noķert kaut kādus pamatus uz plūstošajām smiltīm, jā. Man tā doma galvā, tā kā jautājums pašai sev, nu šie cilvēki, kuriem nav uzņēmē darbības stīgas, ja viņiem rodās vēlme tomēr nodarboties ar uzņēmē darbību, tad kas tas ir? Vai tas ir dvēseles sauciens, vai tas ir tāds kā ego vēlme, tad visi dara, es arī darīšu? Vai tomēr šie cilvēki, viņiem pat šādu domu prātā neienāk? Tad kas ir, vai tev ir nākuši uz konsultācijām cilvēki, kuri tā kā, skatās, vai viņiem tur izdosies kaut kas, un redz, viņam nav šīs uzņēmē darbības stīgas, vai tā ir gadījies? Protams. Nu, viens ir tas, ka noskatās no cita. Nu, citi tā dara, es arī tā varētu darīt. Tas, ka tev labi sanāk cept kūkas, vienam ir tiešām jācep tikai savai ģimenei. Tiešām. Un atkal astrologs to tiešām redz. Nu, kādam ir jācep jāpriekš visas pilsētas, kādam jācep priekš visas valsts, kādam jāsūt uz Japānu. Arī to redz. Kāds varbūt tiešām jācep mājās un jāsūt tikai uz Japānu. Arī to redz. Horoskops ir vienkārši unikāls tajā, ka tur tas viss ir. Par ego vēlmi, jā, taisnība, tātad tas ir atkal vēl viens stāsts, ja, kad
ja tev šis ego ir liels, tad viņam liekas, ja, ka viņš to var. Un ir cilvēki, ka mēs jau redzam, cik daudz ir. Nu, tā atkal ir statistika, ka elementāri tātad reāli Latvijā, piemēram, no katriem 100 uzņēmumiem nodibinātajiem pēc 2 gadiem bankrotējuši ir 98 uzņēmumiņiem, es domāju, es nedomāju, koncerns ienāk te un uzbūvē rekur Liepājā rūpnīcu, nu ne. It, un tad arī tas kaut kas, nu tie varbūt noturās vairāk 3, 4 gadus, bet tas tests vispār ir nenormāli vienkārši īstenībā uzņēmē darbības tests kaut kādai tavai savai mazai nozarītei. Ja tu pusgadu esi to kaut ko savu, kur tev acis dega darījis, un tev nekas no tā nav sanācis, un nekāda atgriezniskā saita nav, un tu esi bankrotā, tu esi ieķīlāto dzīvokli atdevis, un viss tev ir beidzies, nu viss tad tur ir skaidrs, ka, es, protams, dramatizēju tagad, ja? Bet, ja tu uzmanīgi neej soli pa solim, ja tu izlaid kaut kādus soļus uzņēmē darbībā, tad skaidrs, ka tev ir jābeidz tas. Un pareizi arī dara tie, kas nu, neiet tev tajā veikaliņā, tu esi atvērs kaut kādu superīgu veikaliņu ar savu ideju, nu tu viņu nemāki pozicionēt. Ja tev šī te konsultācija, kuru tu esi aizgājis pie ekonomista, nevis tu pats tur domā, kā tu varētu labāk darīt, un tev tad viņa nepalīdz, vai viņš tev arī uzreiz pasaka, ne, nu, halo, nebūs. Nu, tad uzreiz arī ir jābeidz. Tad labāk ir nemaz negaidīt un neaiziet tajos mīnusos, jo cik traki ir, tad ļoti traki ir. Man tādu piemēru, nu, nezinu, mēnesī viens noteikti ir, kur ideja ir laba, kur sitās jāņemās ir šis te. Jo šie veiksmes stāsti ir ļoti maz, kur jāpārdeva māju, pārdeva mašīnu, visu izdarīju, un man ir. Pārsvarā ir šie klupieni un kritieni, ka jāpārdeva mašīnu, un nekas tāpat nesanāca. Tāpēc, kad ir virzieni, kuros tu vari ieguldīties, un virzieni, kuros tu nevari, un nevajag tev līst tur iekšā. Pat ja tev tās kūkas sanāk, tā kā es teicu, tev varbūt ir vienkārši viņas jācep, jāpako un jāsūt uz, jā, uz Gvinēju. Nevis jātirgo latviešiem vai vienalkam. Tepat. Ja mēs skatāmies horoskopu, vai varbūt tā, ka es cepu kūkas, un man nav šie biznesa stīgi, bet manam vīram ir, un viņš var viņus pārdot. Un es būšu viņam kā darbinieks, un tur viss notiks tad. Protams, tas ir atkal aplūkojams, ja kopā esam darītāji, ja kopā esam darītāji cilts, obligāti jāskatās ir partneri. Tas vispār astrologam uzreiz ir jāparedz, tev ir visi apstākļi jāparedz, kuri vēl cilvēki ir jāapskatās. Nu, ja viņi to atļauj. Nu, paliek noteikti vēl citi konsultanti, kurus var ņemt tālāk, lai šis bizness labi attīstītos, jo īstenībā jau vienam ir tiešām grūtāk nekā komandā strādājot. Tāpēc arī visādi uzņēmumi, kuros ir gan mārketinga speciālisti, kuros ir PR speciālisti, tas viss ir pietiekoši būtiski, lai biznesa aiziet. Jā, tad, nu, ir lietas, ko var iemācīties, ir lietas, ko var darīt pats, un protams, tas vienmēr prasa laiku, un tas prasa kaut kādu fokusēšanos, konkrētu darbu, un ja mēs to līdz galam neprotam, tad, nu, vērtīgi vismaz saprast, par ko ir stāsts, un pasties, varbūt ir kāds, kur var paņemt savā komandā, lai šo savu domu attīstītu. Ja tas nav iespējams, tad tas vienmēr maksā naudu, un ja šis projekts no paša sākuma nav ar pietiekoši lielu budžetu, tad ko mēs varam ieguldīt, lai mēs viņu palaistu, tad ir jāķeprojas pašam noteikti, un to mēs zinām pēc savas pieredzes, kāds ir, ka mēs pašas āram, pašas rokam, pašas sējam, pašas pļaujam, ja? Un tikai uz kaut kādiem darbiem reizēm piesaistam kādu cilvēku, kurš mums atbalsta un kurš mums palīdz, un tā ļoti daudziem no mums tie, kas ir mazie uzņēmēji, nu, tie, kas var kļūst par lieliem uzņēmējiem, ir savādāk, protams. Bet redzi, kas ir tas, ka, piemēram, manī tāda potenciāla, lai es aptvertu masas, nav. Tevī tāds potenciāls ir, mums ļoti atšķirās horoskopi. Tāpēc arī to es vienmēr tā, kas uzdot jautājumus, tā, kas uzsāk. Redzi, mēs jau, viss jau ir sadalījies pats par sevīm pareizi, ja? Savukārt, ir, nu, tik daudz visādi gudri, forši parametri, kas to uzņēmē darbību, jebkurā līmenī, pat ja tu esi tikai darba ņēmējs, un tu tiešām gribi tās kūkas cept un viņas pārdot, tad tieši kam viņas jāpārdod? Tas ir tas foršākais astroloģijā, ka precīzi ir aiziet tajā šaurajā nišiņā, saprot, tajā ielīst iekšā, kas ir tas, kuri ir tie un kad. Varbūt tagad tev to nevajag, varbūt tev tas aizies, nezinu, pēc gada. Varbūt jau par vēlu, tas tev bija tavs potenciāls, bet viņi tev vairs nav.
Viņš ir beidzies laika izpratnē, nu, tāpēc, ka astroloģija ir superīgākais laika instruments. Viņš koriģē laiku, vajag, nevajag, tagad, nekad. Mm. Nu, tā ir. Nu, redz, un tad ir tā galvenā stīga, nu, piemēram, tavā gadījumā. Tu gribi tas arī, ko tu, kā tu uztaisīji šo te karmas detoksu. Tas arī ir projekts, ar kur tu gribi strādāt ar lielu, tad kā tu ar cilvēku apziņu, ar tautas apziņu, ar kolektīvo karmu, ar visu šo te. Tev tiešām ir vajadzīga šī ekonomista konsultācija, un tikai tur vairs ar astroloģiju vairs nepietiek, jo mēs zinām to, ka tu vari ar šīm lielajām masām strādāt, un tu arī uz to tiecies, un tev tas ir tā kā sirdī rezonē. Es skaidri zinu, ka es to nevaru. Nevis, ka es sirdi, nu, jā, es ar sirdi to zinu arī, bet arī pēc mana horoskopa tā nav. Un tāpēc ir vajadzīgs nākamais solis, tikai tas arī viss. Astrologs tev tā kā nodiagnosticē, un tālāk tad ir vajadzīgs tikai par šo te tavu biznesu. Tas, ko jau zina ekonomists, ko vairs astrologs. Ir lietas, kurām netiek klāt. Nu, un arī nevajag droši vien visu zināt. Nevar būt astrologs ekonomists. Nē, nu var jau, bet tad viņam jāizmācās arī vēl par ekonomistu. Un tas gan būtu kolosāli īstenībā. Tā. Klau, mums sanāca ļoti, ļoti gara saruna. Vai tik nebūs viņa jāskalda divās daļās ar turpinājumu? Kā tev liekas? Kādam, ja tēmas, ko mēs varam no šīs sarunas attīstīt, ir daudzas, manā prātā, nu, ko liekam punktu šodien. Paldies, ka noskatieties līdz galam. Man bija prieks ar Lindu sarunāties, uzdot šos jautājumus. Un, jā, es domāju, ka Linda izstāstīja ļoti daudz atslēgas, un ko jūs varat saklausīt arī priekš sevis, un uz Lindas pieredzi balstoties, jūs varat dažādas atziņas sev gūt. Un, nu, raucīties uz sevi, jā, tad kā tas izpaužās jūsu sievē, jūsu nodarbošanās veidā. Un ko jūs varat paņemt sev, ko jūs varat nodot plautiņā. Lindai bija tā, man ir savādāk, varbūt arī tā. Vēl es noslēgumam varu padalīties, kā es sāku savas lietas. Tātad es savas astrologa konsultācijas sāku 2000. gadu pašā sākumā, Valmierā. Nu, tad es esmu tādā lielās saknēs, lielā dzīves posmā 12 gadus nodzīvojis Valmierā, sākot no 99. gada, tātad līdz 2012. gadam, principā, un es varu padalīties, kā es sāku. Un tas jūs reāli nošokēs. Vienkārši reāli. Tad man bija draugi uz to laiku, par cik man bija darbs. Es vadīju kempingu Vidzemes jūrmalā. Un astroloģija, protams, bija tāds hobija darbs, bet es gribēju viņu attīstīt. Un tad no tiem tā laika pārstāvjiem, kas mūs braucam, man tur kempingā bija arī kafejnīca, kuras reāli man atļāva viņās šeptēties un viņu vadīt. Un tur brauc tirzniecības pārstāvi, kur šobrīd ir ļoti lieli vīri, gan tur, nezinu, tur Baltijā un Eiropā, bet tad viņi visi bija tādi paši jauni kā es un vēl jaunāki par maniem. Un viens no viņiem tātad reāli bija bijis uz Coca-Cola semināru, tad viņš veda Coca-Cola, mums reāli pieveda klāt. Man, nu, kā parasti pārstāvi arī to no sākuma paši veda, pēc tam viņi tikai brauca pie viņiem pasūtījums. Nu, atsakot, viss tā, tie, kas ir 2000. gadu sākumā un 90. beigās bijuši uzņēmēji darbībā, visu to atcerās, visu šo te kā viss pamazām attīstījās. Un viens no šiem te puišiem tad reāli bija bijis uz semināru, ne tas Zviedrijā, ne tas Somijā par Coca-Colas par mārketingu. Un viņš man iedeva šīs te lapas. Tā kā PowerPointā taisītās lapas, un es tās lapas izlasīju, un man bija pilnīgi skaidrs, kā man jāsāk ir darīt tā, kā man ir jāpiesaista klients astroloģijā, un viss arī aizgāja momentā. Tā kā es sāku ar Coca-Cola. Jo jebkurš biznesa modelis labs ir piemērojams jebkurai nozarei, lai ko tu arī darītu. Lai liekas, tu tirgo pārtiks produktu, bet tā vienalga ir tavu vēlmju apmierināšana. Un kā tu vari piepildīt cilvēku sapņus. Ar to sāku es tātad 2000. 2001. gadā ar Coca-Cola. Jā, nu, jebkurā gadījumā ir svarīgi tas, kā mēs komunicējam ar saviem klientiem, bet tas ir stāsts jau citai sarunai. Pagaidām sākam tā. Atā.